To spēlēja pašmāja DJ, televīzijā rādīja TV Varavīksne un Aldis Ermanbriks. Diskotāja daudzums Ķīpselā varētu liecināt par disko ēras atgriešanos, taču diez vai. Drīzāk tās ir patīkamas atmiņas, labestīga pasmaidīšana pašiem par sevi, atceroties nebūtu ne pasaules, bet gan Padomju Savienības disko. Un, protams, tas ir arī stilīgs tusiņš. Disko mūzika vienmēr bijusi labi, viņi ir muļķīga, jā, varbūt brīžam bērnišķīgi, infantīli, bet viņi vienmēr ir pozitīvu lādiņu, vienmēr. Cilvēki ir izbadējušies pēc ritmisks, jautras un foršas mūzikas, jo komponisti rada bieži vien ļoti samocītu, nesaprotam mūziku un arī grūti izdejojamu. Tā ir mūzika dejošanai, un dejošanai, ļoti ilgai dejošanai. To nu zina visi, jo daudziem rīts ataus ar sāpošām kājām. Un ja vēl tagad neesat pārliecināti, ka disko ir lieta, zinātāji teica, ka tas jūs sasniegs gluži kā lāsts. Tie, kas šobrīd jaunieši, kas noliec disko, pēc gadiem 10, teiks, ka tas ir baigi cool.